Šajā video apskatīsim, kā izveidot makrosus Microsoft Word teksta dokumentā. Izveidosim divas makrosus, jeb makro komandas. Pirmā tiks izmantota autokorekcija definēšanai teksta dokumentā, un ar otrās palīdzību šīs pašas autokorekcijas tiks dzēstas. Pēc tam apskatīsim izveidoto makro komandu kodu Visual Basic for Application vidē un mēģināsim šo makro komandu kodu vienkāršot. Izveidosim makrosu jaunu autokorekciju pievienošanu sarakstam. Saglabājam dokumentu, nosauksim to autokorekcijas. Dokumentu saglabāsim mapītē dokuments. Nosaukums dokumenta tips .m. Klikšķis uz save. Varam sākt makros ierakstīšanu. Izvēlamies developer, Record New Macro. Pirmā makro komanda tiks izmantota jaunu autokorekciju pievienošanai. To nosauksim add. Saglabāsim mūsu izveidotajā dokumentā. Klikšķis uz OK un sākam makro komandas ierakstīšanu. Autokorekciju sarakstu varam atrast, izmantojot komandu faili, options. Šeit izvēlamies proofing un autocorrect options. Tiek atvērts dialogu logs autocorrect. Šajā logā mēs varam atrast sarakstu ar noklusētajām autokorekcijām, kas jau ir izveidotas Microsoft Office'ā. Ja mēs gribam šim sarakstam pievienot jaunas korekcijas, tad mums šīs korekcijas ir jānodefinē. Pirmkārtām ir jānorāda, kur ir tie simboli, kurus uzrakstot mēs varēsim šos simbolus aizvietot ar citiem simboliem vai simbolu virkni. Tātad veidosim autokorekcijas atzīmēm, tās atšifrējot. Atzīme 4 nozīmē gandrīz viduvēji. Tad šo atšifrējumu rakstam iekavās. Definējot autokorekcijas, mēs drīkstam lietot arī latviešu alfabēta burtus specifiskos, tātad rakstīt ar garumzīmēm un mīkstinājumzīmēm. Esam nodefinējuši autokorekciju un ar add pievienojam to sarakstam. Tālāk varam rakstīt nākošo atzīmi, proti 5. 5 mums nozīmē viduēji. Ar add pievienojam sarakstam. 6. 6 nozīmē gandrīz labi. Ar add pievienojam sarakstam. 7 nozīmē labi. Ar add pievienojam sarakstam. 8 nozīmē ļoti labi. Pievienojam sarakstam. 9 nozīmē teicami. Pievienojam sarakstam. Un visbeidzot 10 nozīmē izcili. Pievienojam sarakstam. Ar to mēs esam beiguši definēt autokorekcijas, nospiežam podziņu OK un vēlreiz OK. Šajā brīdī mēs varam pārtraukt makro komandas ierakstīšanu, nospiežot podziņu Stop Recording. Pārliecināsimies, vai autokorekcijas strādā. Tātad ierakstot atziņu 4 un ieliekot atstarpi vai nospiežot taustiņu Enter, būtu jāparādās atzīmē ar atšifrējumu. Tas tā arī notiek. 5,
6, 7, 8, 9, 10. Šādi definētas autokorekcijas var būt visai traucējošas gadījumos, kad ir jāraksta tikai skaitļi. Tāpēc izveidosim vēl vienu makrosu, kas šīs te definētās autokorekcijas dzēsīs. Un tad mums būs iespēja ātri gan nodefinēt šīs autokorekcijas, gan arī tikpat ātri no šīm autokorekcijām atbrīvoties. Veidosim jaunu makro komandu, record makro. Nosauksim šo makro komandu par del, proti dzēšana. Saglabāsim tajā pašā failā. Ok. Sākam makros ierakstu. Komandu faili, options, proofing, autocorrect options. Ierakstot lodziņā replace iepriekš definētas autokorekcijas izsaukšanas simbolu, proti šajā gadījumā 4, mēs jau izvēlamies rindiņu, kurā šī autokorekcija ir definēta. Rindiņa ir iezīmēta, atliek tikai attiecīgo autokorekcijas rindiņu izdzēst ar delete. Ierakstam nākošo 5 ar delete izdzēšanu, 6 ar delete izdzēšanu, 7 ar delete izdzēšanu, 8 ar delete izdzēšanu, 9 ar delete izdzēšanu, 10 ar delete izdzēšanu. Varam pārskatīt sarakstu. Šai sarakstā mūsu iepriekš definētās autokorekcijas vairs nav atrodamas. Atliek tikai nospiest podziņu OK un vēlreiz OK. Un aizvērt Word Options logu. Ar to arī makro ierakstīšana ir pabeigta. Spiežam podziņu Stop Recording. Atliek pārliecināties, vai jaunizveidotā makro komanda pareizi pilda savu funkciju. Izvēlamies makro komandu del un palaižam Run. Iegūstam kļūdas paziņojumu. Šajā gadījumā mēs varam rīkoties dažādi, vai nu pārtraukt makrokomandas izpildu, vai mēģināt noskaidrot, kāpēc šāda kļūda ir radusies. Ja mēs vēlamies noskaidrot kļūdas iemeslu, tad atliek nospiest podziņu Debug. Tiek atvērta Visual Basic for Application vide, un koda logā mēs redzam iezīmētu to rindiņu, kur izsaukus minēto kļūdu. Proti, autokorekciju ar cipariņu 4 nav iespējams dzēst. Kāpēc tas ir tā, ir skaidrs, jo šī autokorekcija jau tika izdzēsta. Tātad makros šādu autokorekciju vairs neatrod, tāpēc arī mēs saņēmām kļūdas paziņojumu. Aizveram šo logu, pārtraucam programmas kļūdu meklēšanas gaitu, atgriežamies pie teksta redaktora. Lai pārliecinātos, vai pareizi strādā autokorekcija dzēšanas makros, vispirms būtu jāizveido šīs autokorekcijas. To, ka tādas vairs nepastāv, mēs varam pārbaudīt. 4, 5, 6, 7. Tātad visi šie te cipari parādās bez skaidrojošā teksta. Tas nozīmē, ka autokorekcija kā tāda vairs neeksistē. Atveram makro komandu sarakstu. Izvēlamies makrosu add, kas ļauj pievienot autokorekcijas, un palaižam šo makrosu, nospiežot podziņu Run. Parādās kļūdas paziņojums. Nospiežot podziņu Debug, mēģināsim saprast, kur ir problēma. Mēs redzam, ka programma ir apstājusies koda rindiņā, kas ir saistīta ar autokorekciju pielietošanu matemātiskos aprēķinos. Vai šīs papildus opcijas ir nepieciešams, lai pievienotu un paņemtu nost Word autokorekcijas, mēs īsti nezinām. Tāpēc varam šeit pamēģināt minēto kodu fragmentu izslēgt no programmas izpildes, proti iekomentēt un tad pārliecināties, vai programma strādā vai ne.
lai pārvērstu izpildāmo kodu par komentāriem, tiek izmantots apostrofs. Pirms veicam labojumus programmā, mums ir jāaptur programmas izpildi, nospiežot reset podziņu. Tad ievietojam pirms attiecīgām koda rindiņām, kuras nevēlamies izpildīt apostrofus. Šīs koda rindiņas tiek iekrāsotas zaļā. Tas nozīmē, ka turpmāk programma šīs koda rindiņas uzskata par komentāriem un nepilda. Pamēģināsim vēlreiz izpildīt doto makrosu. Aizveram Visual Basic for Application logu un mēģinām vēlreiz pildīt makrosu add. Šoreiz kļūdas paziņojums neparādījās. Pārliecināsimies, vai makros ir paveicis savu darbību. Autokorekcija 4 ir pieejama, 5 tieši tāpat, 6, 7, 8, 9, 10. Redzam, ka autokorekcijas strādā. Tagad mēģināsim autokorekcijas izdzēst. Makro komandas sarakstīņš, izvēlamies makrosu del un palaižam, iegūstam kļūdas paziņojumu. Kļūda ir radusies līdzīgi kā pie autokorekciju veidošanas, tāpēc arī šajā gadījumā minētās opcijas iekomentējam. Vispirms apturam programmas izpildi un tad ieliekam pirms komandu rindiņām apostrofus. Makros var izpildīt arī no Visual Basic for Application vidas, nospiežot podziņu Run. To arī izdarīsim. Parādās vēl viens kļūdas paziņojums. Jā, šis kļūdas paziņojums jau attiecās uz autokorekcijas dzēšanu. Acīm redzot, makro komanda jau ir izpildīta. Par to varētu pārliecināties. Aizveram Visual Basic for Application logu un mēģinam ierakstīt autokorekcijas veidojušos skaitļus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Autokorekcijas vairs netiek veidotas. Tātad makros savu ir paveicis. Varam vēlreiz pārliecināties, vai tagad pēc nelieliem labojumiem makros strādā. Pievienošana. Četri, 5, 6, 7, 8, 9. Un dzēšana. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Redzam, ka šobrīd makro komandas strādā.